45. pastāvēšanas jubileju šogad atzīmē Lauberes pamatskola, kas kā teritoriālā struktūra vienība kopš 2014. gada ir pievienota Suntaža vidusskolai. Gluži kā pēc pāris mēnešiem mazie stārķēni, kuri savu mājvietu raduši uz Lauberes pamatskolas jumta, dosies pārlidojumā uz siltākām zemēm, tā nākamā mācību gada septembrī Lauberes pamatskolā savus pirmās skolas gaitas uzsāks vismaz 3 ķipari, kur 28. maijā svinēja savu pirmo izlaidumu, beidzot pirms skolas gaitas. Šodien gribam paldies teikt dziesmās, dejās, skanīgās visiem tiem, kas bērnu dārzā par mums mīļi rūpējās. Lai cik tālu vestu taka, patiks mums to līdzi nest, ne jau velti tēti saka, sākas viss no ABCs. Ko tu šo 3 gadu laikā esi iemācījies? Rakstīt, reiķināt, lasīt, krāsot. Vai tev patīk mācīties? Bišķiņ jā, bišķiņ jā, nē. Uz bērndārza Lelda iet fantastiski, nevienu dienu. Es viņai saku, varbūt šodien neiesim uz dārziņu. Nē, mamma, mums šodien ir zīmēšana, tad mums ir dancošana. Tāds audzinātājs kā šeit, es nezinu. Es godīgi sakot brīnos, kā bērnus velk uz dārziņu. Šī skoliņa, es teikšu, ļoti lieliska. Un pedagogi arī ļoti atsaucīgi. Ļoti daudz viņi iemāca un viss draudzīgi vispār. Pēc tiem nākošiem, neko sliktu es nevaru pateikt par šo skolu. Es esmu pati šo skolu absolvējusi. Esmu tātad Lauberē dzimusi, augusi, un tāpēc es esmu par šo skolu ar visām 10. Tāpēc, kad man šķiet, ka tajās mazajās skolās šie skolotāji ir ļoti cilvēciski. Lai gan Lauberes pamatskolā šobrīd mācās vien 35 bērni, tomēr gan vecāki, gan arī skolotāji ir pārliecināti. Lauberē skola ir ļoti nepieciešama un noteikti arī būs. Vasarā skolēniem atpūsties no skolas darbiem, uzkrāt jaunus spēkus, tāpat arī vecākiem, un satiksimies 1. septembrī.